Paskatīsimies šobrīd, kā risināt dažādus grafiskos uzdevumus par skaņu. Kas tad mums šeit ir attēlots? Tātad uz X asi ir laiks milisekundēs, un uz Y asi ir attēlot novirzi no līdzsvara stāvokļa. Nu, kā mēs redzam, te ir kaut kāds skaņas vilnis attēlots. Jautājums varētu būt tāds, kāda tad ir šī te skaņas viļņa frekvence? Lai mēs noteiktu frekvenci, vispirms ir jānosaka periods. Un skaņas viļņa periodu tad mēs nosakām no tās vietas, kur sāk atkārtoties, tad atkal tāds pats vilnis, tad tur būs pagājis viens periods. Sāksim no paša sākuma punkta. Tad te sākam, iet uz augšu, tālāk turpinās, iet uz leju. Šajā punktā atkal sasniedz 0, bet neatkārtojas, nesāk tālāk, iet uz augšu, iet uz leju. Mums jāiet vēl tālāk. Un atpakaļ uz augšu, sasniedz 0 punktu. Tagad skatāmies, kā bija sākumā, kā bija te. Un redzam, ka sāk atkārtoties tālāk. Tad šis te attālums būs periods. Cik tad liels periods ir? Šajā gadījumā periods ir 2 milisekundes. To vajadzētu arī pierakstīt. Tad periodu apzīmējam ar T. T ir 2 milisekundes. Formula, lai aprēķinātu frekvenci, ir pavisam vienkārša. Tātad frekvence F ir 1 dalīts ar T. Šī tad ir svarīga formula, kur vajadzētu atcerēties. Nav nekas īpaši sarežģīts, tomēr atcerēties nepieciešams. Tad kā mēs aprēķināsim to frekvenci? 2 milisekundes mums ir jāizsaka sekundēs. 2 milisekundes tas būs 0,002 sekundes. Un tad jāliek iekšā formulā. Tad frekvence ir 1 dalīts ar 0,002. To var izdalīt ar kalkulātoru, bet mēs varam arī, nav liela skaita, mēs varam arī tos pārveidot un izdalīt tāpat papīru. Daļsvītu pārvērtīsim pa dalīšanas zīmi. 1 dalīts 0,002. Tas būs 2000 daļas. 2000 daļas ir 2000 daļām. Jeb to mēs varam uzlikt uz 1 daļsvītu, tas būs 1 reiz 1000 dalīts ar 2. Un cik tad tas ir? 1 reiz 1000 dalīts ar 2, jeb 1000 dalīts ar 2, tas būs 500. Tātad frekvence mums ir 500 herci. HZ. Smieklās. Tad 500 herci ir šī te skaņas frekvence. Kā mēs varējām noteikt skaņas viļņa amplitūdu? Un kas bija tā amplitūda? Amplitūda tad ir tas, mēs skatāmies uz maksimālo novirzi. Maksimālā novirzi no līdzsvara stāvokļa ir te. Nu, tad minimālā būtu arī tik tālu. Ja mēs skatāmies absolūtās vērtības, jeb tikai moduli, te būs 2, te arī būs 2. Tad amplitūda būs 2. Tā būs amplitūda. Pierakstīšu ar oranžu amplitūdu. Amplitūda. Amplitūda tas ir tas pats skaļums. Jeb skaņas skaļums. Tieši tā. Nu, varētu uzzīmēt vēl kādu skaņas vilni, lai mums ir ko salīdzināt. Šis tad būs mums tas pirmais skaņas vilnis. Numur 1. Uzzīmēsim arī vēl otru skaņas vilni. Piemēram, skaņas vilni ar frekvenci būtu 1000 herci. Frekvence 2 būs 1000 herci. 1000 herci. Kāds tad mums tas skaņas vilnis ir jāzīmē? Vajadzētu izrēķināt periodu, lai mēs zinām, kā tad vajadzētu to zīmēt. T būs līdzīga formula, tāpat ir 1 dalīts ar F. Mēs tad pārveidosim 1000 hertus, ieliksim 1 dalīts ar 1000. Tas būs 0,001 sekunde, jeb tas ir vienāds ar 1 milisekundi. Tagad mēs zinām, ka šīs te skaņas viļņu periods ir 1 milisekunda. Tātad pēc 1 milisekundes vajadzētu jau atkal sākt atkārtoties.
uzzīmēsim, kāda šī skaņa varētu būt. Pieņemsim, ka šī te skaņa ir skaļāka par to iepriekšējo. Zīmēsim amplitūdu, lai novirzi un līdzsvar stāvokļi būtu 3. Tad skatāmies, lai te atkal būtu atpakaļ, mums jāiziet uz augšu, uz leju un jānonāk atpakaļ līdz 1 milisekundai. Tad sadalīsim, tad sanāks tās daļiņas būs, katra ceturdaļa būs 0,25. Te mums būs augšā būs, tad te būs vidū atkal, te būs lejā pie -3, tad un atpakaļ. Un pamēģināsim uzvilkt. Šādi. Tagad ir uzvilkts mums viens periods. Tālāk jāturpina arī ar otru tāpat. Un vēl vienu. Tieši tāpat varam uzzīmēt. Skaņas vilni. Tas būs otrais skaņas vilnis, to mēs apzīmēšu ar otro. Pirmajam frekvence bija 500 Hz, otrajam 1000 Hz. Kura tad skaņa būs augstāka? Augstāka skaņa būs tā, kur ir 1000 Hz. Tad mēs redzam, ka augstāka skaņa būs tā, kurai tās skaņas vilnis ir sablīvēts ciešāk viens pie otra. Un tā, kurai ir tālāk viens no otra tie skaņas viļņi, tad tā būs zemāka skaņa. Kura skaņa būs skaļāka? Tā skaņa, kurai lielāka amplitūda. Tā pirmajā amplitūda mums bija 2, un otrajam amplitūda ir 3. Tad skaļāka būs tā otrā skaņa, jeb otrais skaņas vilnis. Īstenībā mēs tagad zīmējam tādu skaņu, kas visu laiku nepārtraukti turpinās mūžīgi. Bet tā jau ar tām skaņām nav, ka viņas turpinās mūžīgi, un skaņa kaut kad izbeidzās un norimst. Tā to sauc, kad skaņa norimst. Un kā tad būs tajā gadījumā, kad skaņa norimst? Uzzīmēsim tad vēl vienu piemēru par to, kā zīmēt rimstošas svārstības. Kā būtu tad, ja skaņa norimtu? Es vilkšu pāri tam tā jau melnajā līnija uzzīmētāji, kā būtu tad, ja skaņa norimtu. Un tad var redzēt, ka vispirms tad ir tikpat augstu, un pēc tam tās skaņas svārstība amplitūda paliek arvien mazāk, skaņa paliek arvien klusāk. Un tā mēs varam redzēt, ka viņa arvien norimst, paliek mazāka, bet šī frekvence, ja periods nesamazinās, tikai amplitūda samazinās. Un tā viņa samazinās, ja mēs redzam. No sākuma ir augstāk, tad arvien zemāk, bet visiem tiem pašiem punktiem iet cauri svarīgajiem. Tātad uz tās as. Un tās būtu rimstošas svārstības, jeb reāls svārstības, kur skaņa norimst. Tātad šajā video mēs apskatījāmies, kā aprēķināt skaņas frekvenci, ja mums ir zināms periods, kā to periodu arī uzzināt. Un ja mums ir zināma frekvence, kā mēs varam uzzīmēt šo te skaņas vilni. Tas arī viss.